Pārdomas: tu nevari palikt Kristū un vienlaikus atstāt otru cilvēku tumsā. Nekad nedrīkst būt tā, ka tu tici, ka stāvi Jēzu Kristū, ka atrodies viņa gaismā, un tajā pašā laikā kāds, kurš tev atver savu sirdi, pēc sarunas paliek zem nosodījuma, vainas apziņas, apjukuma vai neziņas. Jo ir rakstīts 2. vēstulē Korintiešiem 3:17, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lai arī ar kādu nastu cilvēks nāktu pie tevis, tev ir jāieklausās viņa sirdī, tev ir jāsatver garā problēmas sakne, jo tev atrodoties Kristus gaismā ir jākalpo pie tā, kurš atrodas tumsā ar Dieva vārdu. Un tajā darbā svētais Dieva gars palīdzēs, viņš, sadarbojoties ar tevi, to arī darīs, ja tu no sirds vēlēsies šo cilvēku pacelt ticībā, mīlestībā, nevis atstāt tumsā, lai tā viņu sagrautu. Ja tu pieņem to, kurš maldās, tu kļūsti par Dieva instrumentu, kas spēj ievest cilvēku tā kunga atdusā, mierā un dzīvībā. Mūsu kā ticīgo uzdevums ir no tumsas vest cilvēkus pie Kristus gaismas. Piemēram, kad kāds cilvēks no manas dzīves nāk pie manis ar dažādām emocijām, aizdomām vai nepatiesu liecību par mani, vai par to, ko es daru. Tā vietā, lai es viņam sacītu, nav tava daļa, tev ir jāmīl mani ar Kristus mīlestību, ja tu sevi sauc par kristieti. Kādēļ tev ir ļaunas aizdomas par mani? Nedod vietu vēlnam. Es tā nesaku, jo tad es rīkotos aplami. Tā vietā, lai viņam iedotu rakstu vietu, kura viņu apklusinātu, kā pirmais, ko es izvēlos darīt, ir viņu apgaismot ar visu situāciju, par kuru viņš satraukumā nāk pie manis. Es izvēlos neatstāt dvēseli tumsā, tādēļ atklāti no sirds iznesu visu gaismā tādā veidā, lai es atspēkotu visus melus viņa prātā un sirdī, līdz tie tiek konfrontēti ar patiesību. Es daru visu, kas nepieciešams, lai viņam būtu zināmas abas puses. Un tikai tad, kad viņš zina manu situāciju caur manu paša liecību, tikai tad es viņu sāku nostiprināt ar Dieva vārda patiesību. Un tālāk, tas jau ir no viņa, kā viņš reaģēs uz to situāciju. Sarunas laikā es viņam jautāju, kādēļ tu tā domā par mani? Kādēļ tev tā šķiet? Mudinu un aicinu viņu dalīties ar visu nastu, lai viņš atver savu sirdi, un tad atbildu tā, kā gars mani vada. Un bieži vien, redzot, ka cilvēks kaut ko nav izteicis, es pats aicinu cilvēku, sakot, ja ir kāds jautājums, droši jautā. Mēs šeit stāvam Dieva priekšā. Tādā veidā radot mīlestības un drošības pilnu vidi, kurā es parādu, ka mana sirds ir atvērta, ka man rūp viņa dvēsele, un tādēļ es nevēlos no viņa kaut ko slēpt. Tas attiecas arī, ja cilvēciski runājot viņam nav daļa gar to, par ko viņš ceļ iebildumus. Protams, katra situācija ir jāvērtē caur svētā gara vadību, jo, kā mums zināms, ir arī tādi cilvēki, ko pats Sātans ir piesūtījis, un viņu mērķis nav uzzināt patiesību, bet sagraut to, ko Dievs dara. Bet ja runājam par tiem, kas mums tuvi, kas nāk, lai uzzinātu patiesību, jo viņu dvēselēs ir neatbildēti jautājumi, tad es no savas puses cenšos svētā gara vadībā viņus izgaismot ar patiesību, lai viņā nebūtu vieta vēlna meliem. Mums jāsaprot, ka patiesība, vai tā būtu Dieva vārda patiesība, vai arī kāda dzīves situācija, to nesot gaismā, tā vienmēr cilvēku atbrīvo no vēlna meliem, no meliem, kas cilvēku tur gūstā. Tādēļ apustulis Jānis draudzē rakstīja šos vārdus, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Es esmu mācījies paklausību, tādēļ tiem, kas nāk neziņā, šaubās pie manis, es vienmēr cenšos atklāt visu izstāstīt, visu patiesību, un pēc tam caur Dieva vārda gaismu atklāt, kā Dievs skatās uz visu šo situāciju. Tā šī sadraudzība, kuras mērķis ir ienest cilvēka sirdī mieru par situāciju, lielākoties atnes svētību. Tādēļ es ļauju uzdot sev jautājumus, un cik vien saprotami uz tiem arī atbildu, nevis, lai sevi aizstāvētu, bet lai sagrautu melu cietokšņus, kas cilvēkā izveidojušies dēļ meliem. Diemžēl daudzu gadu garumā man nākas dzirdēt, ka daudzi kalpotāji šodien, kad kāds izvēlas nākt pie viņiem ar atvērtu sirdi, vai arī pat ja viņi nāk ar smagiem vārdiem, kā piemēram, man liekas, ka tu esi viltus mācītājs, tad tā vietā, lai cilvēku apgaismotu, izvēlas izvilkt rakstu vietu, kura neļauj notikt sarunai, un tādā veidā vērš to pret šo cilvēku, lai šo cilvēku notiesātu par to, ka viņš uzdrošinājies atvērt savu sirdi šaubās un bailēs. Bet vai tā ir Kristus mīlestība? Vai tad mēs nezinām, ka velns aktīvi visu laiku šķeļ Kristus miesu, draugu sarīda pret draugu ar melu palīdzību? Dažreiz, dzirdot, ka kāds noraida kādu tādā veidā, šķiet, ka cilvēki nav sapratuši Kristus mīlestību. Jā, mēs varam izmantot svētos rakstus, lai teiktu, tev nedrīkst būt ļaunas aizdomas pret savu brāli, jo Pāvils to skaidri atklāja, ka tas nāk no miesas un ved nāvē. Bet ja tajā pašā laikā mēs šim cilvēkam neizskaidrojam situāciju, neiedziļinamies problēmas cēlonī,
ja mēs viņu neizvedam laukā no tumsas, tad mēs neesam darījuši Kristus darbu. Tad mēs neesam tie, kuri staigā Kristus mīlestībā. Dievs ir mīlestība. Viņa daba ir apskaidrot nezinātāju, lai tas, nācis pie atziņas, var atzīt Dieva labo prātu un vairs nepieņem svešas domas. Izlasīsim tagad fragmentu no Pāvila vēstules Galatiešiem 6. nodaļas. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pieķerts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojies pats uz sevi, kā arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Redzat, ka mēs neesam aicināti mīlēt tikai tos, kuri ir stipri ticībā, tos, kuri stāv vārdā, bet visus citus noraidīt, nē. Mēs esam aicināti celt tos, kas ticībā vēl vāji. Izlasām vēstules Romiešiem 14. nodaļas. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Un 1. Korintiešiem 9. nodaļas. Vājiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos, visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Mēs ieraugām, ja es, būdams Kristu, vāju cilvēku noraidu, nedodot vietu svētajam garam izgaismot viņa sirdi, tad diemžēl es to cilvēku atstāju garīgā tumsā. Tādēļ mums jāsaprot, ja cilvēks nāk ar savu šaubīgo sirdi pie mums, tad tas jau lielā mērā liecina, ka viņš vēlas izgaismot tavā priekšā savas šaubas. Tas liecina, ka viņam rūp tavs viedoklis. Tas liecina, ka viņš nevēlas pie pirmajiem meliem pagriezt muguru un aiziet, bet tā vietā viņš aiz mīlestības pret tevi dodas, lai tev pateiktu, kā jūtas attiecībā pret tevi vai situāciju. Reizēm dēļ kādiem meliem tas var šķist pirmajā brīdī uzbrukoši. Piemēram, tu vari saņemt sarunas sākumā šādus vārdus. Tu esi viltus. Tu maldini. Es tam nepiekrītu. Kaut šie vārdi pirmajā brīdī var likties uzbrukoši, lielākoties tie nāk no vēlmes uzzināt patiesību. Tikai tas veids, kā šī vēlme tiek atbrīvota, var nākt nepareizi, bet pati būtība jeb motīvs ir pareizs. Tas, ko mēs pārunājam, attiecas ne tikai uz kalpošanu, bet arī uz laulību, darbu, draudzību un jebkuru dzīves sfēru. Iedomājies, ja tagad tev pienāktu klāt policists un tev saka, nesen veikalā notika laupīšana, un viņš vēlētos pārbaudīt tavu somu. Tad ko tu spriestu? Tieši tava atbilde nosaka visu gaitu. Piemēram, tu atbildētu šādi: jā, droši pārmeklē manu somu. Tādā gadījumā policistam tavas somas pārmeklēšana kļūst nebūtiska, jo policists ierauga caur tavu atvērtību, ka tev nav ko slēpt. Savā ziņā tu atvieglini policista uzdevumu, viņš vairs netur aizdomās tevi, jo redz tavu attieksmi. Bet kas notiktu, ja tu atbildētu šādi: tev nav tiesības skatīties manā somā? Tev vajag orderi, lai manu somu pārmeklētu. Visticamāk, policistā radīsies vēl lielāka pārliecība par viņa aizdomu pamatotību, pat ja tu nebūtu vainīgs. Redzat, cik svarīga ir mūsu komunikācija, lai mēs netiktu velna valgā. Un tieši atklātība mūsu starpā ir noteicošais faktors, lai velnam nerastos vieta. Tā ir Kristus mīlestība, kura mūs vieno. Viņā mēs varam visu celt gaismā. Tādā vidē meliem nav vietas. Viss ir gaismas atspīdēts. Un tas ir mūsu uzdevums, cilvēkiem ne tikai kalpot ar vārdu, bet arī censties viņu šaubas izgaismot, lai nav tā, ka mēs atstājam cilvēka dvēseli melu valgos, bet tieši otrādi, lai cilvēki iepazītu ne tikai patiesību, bet arī to, ka mums viņi no sirds rūp. Iedomājies, tagad pat būdams pilnīgi nevainīgs, ja tu policistam aizliegtu pārmeklēt savas somas saturu, un tajā procesā iesaistītu juristu, kurš panāktu, ka nevienam nav tiesības pārmeklēt tavu somu. Tad tomēr policista prātā un sirdī visu laiku paliks tā sajūta, kādēļ tāda asa reakcija. Vai nevarētu būt, ka šis cilvēks bija vainīgs pie zādzības? Ikvienam ir skaidrs, ka tāda būtu realitāte ikviena cilvēka iekšienē. Un tādēļ mēs nevaram pārmest policistam par viņa aizdomām. Bieži vien mūsu pašu lepnums, nospraustās robežas, rada vietu kādām tumsas darbībām. Un tādēļ, to izprotot, ja mēs neko neslēpjam un neesam ne pie kā vainīgi, tad nebaidīsimies atvērt savu somu kādam, kurš vēlas to pārbaudīt, jo to mēs nedaram sevis dēļ, bet policista dēļ. Tā ir patiesa mīlestība. Mums ir jārunā un jādzīvo savā starpā tā, lai pat visšaubīgākie tiktu apskaidroti. Atceries apustuli Filipu, viņš šaubījās par Jēzus Kristus augšām celšanos. Bet Jēzus to tā neatstāja.
Viņš pats nāca pie Filipa un teica tam: liec rokas manos sānos un esi ticīgs. Dažreiz mums kādam šaubīgajam ir jāparāda, vai pat atsevišķos gadījumos jāpierāda, ka mēs dzīvojam patiesībā. Pats Dievs savu mīlestību ir pierādījis pie krusta caur savu dēlu Jēzu Kristu. Tātad, ja Dievs uzskata, ka viņam sava mīlestība mums, grēciniekiem, ir jāpierāda caur krusta nāvi, tad cik daudz vairāk mums ir kādas lietas jāpierāda saviem tuvākajiem. Izlasām šo patiesību vēstulē Romiešiem 5. nodaļā. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. To zinot un izprotot, mums, kas uzskatām sevi par nobriedušiem, ir jārūpējas, lai mūsu starpā nerastos sienas. Tādēļ atklātība jeb caurspīdīgums ir priekšnosacījums veselīgās attiecībās. Mums, kas esam nobrieduši, ir jārūpējas par tuvāko sirdīm, lai tās nepieķertos meliem, kuru mērķis ir šķelt. Sālamans savās pamācībās saka: pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Tas ne tikai attiecas uz katru individuāli, ja mēs ieraugām, ka tuvākā sirdī sātans ir vai cenšas iesēt ļaunas sēklas, kā piemēram, rūgtumu, skaudību, bailes vai pat ļaunas aizdomas, tad tev kā Dieva kalpam ir jānāk ar patiesības spēku, lai palīdzētu viņam no tā iziet. Bet ja tu to nedari, tu ņem līdzdalību cilvēka garīgajā bojājā. Kā apstiprinājumu manai domai, izlasām šo fragmentu no Ecēhiela grāmatas 3. nodaļas. Es saku bezdievim, tev jāmirst. Un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Bet kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājis no savas bezdievības un sava ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību. Protams, ja tu no savas puses visu esi izdarījis, ja cilvēks turpina pretoties Kristu atklātajai patiesībai, ja viņš vēl aizvien turas pie maldiem, tad uztici viņu tam kungam. Bet atceries, ka patiesa Kristus mīlestība ne tikai runā patiesību, bet to dara ar lēnprātību un cieņu. Neuzspiežot, bet aicinot. Tā ir gaisma, kas apskaidro ikvienu nezinātāju, nevis lukturs, kas apžilbina. Es ceru, ka šo garīgo aspektu man izdevās nodot. Esiet svētīti! Lai Kristus mīlestība vada.